Labdien visiem, kas skatās šo nelielo pamācību, kā var uztaisīt, vai pareizāk sakot, pareizi norekordot kadru priekš virtuāla daba un vēlāk priekš Vegas. Šodien es jums pastāstīšu, kā to var izdarīt pareizi. Pirmais gājiens, ko mums vajadzētu izdarīt, tas ir ielikt spēles folderī C-Strike demo, kas mums jau ir izdarīts. Otrais gājiens, protams, jāiet source'ā, palaižam, viss kārtībā, tā. Ierakstam play demo, izvēlamies demo, gaidam, kamēr tā ielādēsies. Nu tātad, mans source beidzot ir atlagojis, un es varu turpināt savu nelielo pamācību. Tātad, pirmais gājiens, nu labi, tas jau būs kaut kāds cits gājiens, es nezinu, es jau visu sajautu tā. Pirmais, mēs uzrakstam host framerate, kurš būs fragā. Es parasti lieku sev 300. Es nezinu, kā jūs darat, bet man 300 pilnīgi pietiek. Vēlāk, kad mums viss kārtībā ir, okay, mēs rakstam start movie. Kaut kādu nosaukumu vajag izdomāt. Labi, es uzrakstīšu tutorial. Okay. Kad pazudīs konsoli, viņš automātiski sāks rakstīt. Labi. Mēs ticēsim. Gan jau. Tātad es esmu atgriezies. Fraks mums ir veiksmīgi norekordojies. Tagad es jums parādīšu virtuālu dabā, kā jādarbojas un jādara viss. Virtuāla daba par sevi diezgan normāla un patīkama, saprotama programma. Mums pietiek tikai viena skrīna būtībā ievietošana, jo viņš automātiski iespromo visus pārējos. Mūsu tālākās darbības varētu būt sekojošas. Mēs pareizi ievietosim audio. Mums jāspēž uz audio podziņas, kas ir augšā. Mēs izvēlamies opciju audio from another file un atrodam folderi ar spēli, kurā bija skrīdi, nu būtībā tur, kur mēs rekordojām visu. Mūsu gadījumā tas būtu mans Steam accounts, movie making, C-Strike folderis, tutorial, soundwave. Mēs uzspiežam. Ievietojās sounds. Mēs neredzam viņu. Viņš ievietojās. Mēs to varēsim pamanīt tikai vēlāk, kad būs gatavs AVI failiņš. Tālāk mēs izvēlamies opciju video, kur mēs varam mainīt frame rate. Ja mums ir ievietots sounds, viņš mums piedāvā automātisku frame rate. Šis būtu vispareizākais. Es nezinu. Jā, kaut arī viņš rāda varbūt vairāk vai mazāk, bet tomēr viņš būs vairāk pieskaņots dziesmai. Nevis dziesmai, bet video pašam sound. Ok, mēs spiežam ok. Ir vēl viena opcija, par kuru es jums gribētu pastāstīt. Tas ir color. Man eks stāstīja, ka šī opcija neko nedod, bet es gan domāju, ka viņi kaut ko dod, kaut ko kvalitāti palielina. Es visu laiku ķeksēju uz 32 bitiem. Es nezinu, tas nav tik grūti atvērt un ieķeksēt. Es nezinu būtībā, ko tas dod, bet es visu laiku tā daru tālāk. Jā, viss. Ar šo opciju mūsu darbība ir pabeigta virtuāla dabā. Tālāk mēs ejam seivot gatavu AVI failiņu ar nosaukumu tutorial.
Nu, kā mēs jau rakstījām sourcē. Ok, mēs spiežam save, yes. Un viņš sāk saveot tragu. Ok. Labdien, es esmu atpakaļ. Kā jau jūs redzējāt, praks ar soundu ir izdevies. Jūs viņu varat apskatīt arī te. Viņš ielādēsies. Jā. Viss būtībā viņš ir gatavs. Jūs varat redzēt visu, ko dara ar video. Tas pats darās ar sound. Piemēram, es tagad paņemu un dubultoju video. Dubultojas arī sounds. Bet sounds vistulbākais ir, kad uzliek velocity. Piemēram, tev gribas kaut kur palēnināt. Mēs izmantojam velocity, jā. Un jūs varat redzēt, ka viņš audio neko nedod. Velocity darbojas tikai uz video, audio vienkārši beidzas un dubultojas tālāk. Tādā gadījumā tas mūs nevarētu apmierināt vienkārši. Es domāju, ka šoreiz būtu viss. Paldies par uzmanību. Ar jums bija Slayers. Tas arī laikam būtu viss. Gaidiet nākamos tutorials. Es vēl būtībā neesmu izvēlējies tēmas, par kurām es gribētu taisīt nākamās pamācības. Bet nebūs tā kā Q-manam. Es runāšu tā kā šoreiz, paskaidrošu minimāli vai maksimāli, kā nu es varēšu. Ja, uz redzēšanos. Paldies!